Sveika, mīļā! Šī ir meditācija, kuru tu vari klausīties jebkurā diennakts laikā, tad, kad tu vēlies pabūt šeit un tagad, pabūt ar sevi, iespējams ieiet citā realitātē un nomainīt savas domas uz pozitīvām, jo pozitīvās domas ved uz kaut ko patīkamu, uz kaut ko, kas tev sagādā prieku, uz taviem sapņiem, un nekad nebeidz sapņot, nekad nebaidies sapņot. Jo lielie sapņi mums paredz jaunus apvāršņus, paveras jaunas iespējas, dzīvē ienāk jauni cilvēki, un mēs iegūstam citu sevis versiju. Jo gremdēties pagātnē mēs varam vienmēr, bet mums pieder tikai šīs mirklis. Nākotnē mēs varam ieskatīties ar pozitīvām domām, ar pozitīviem sapņiem, bet galvenā dzīve notiek šeit, arī šobrīd. Tu klausies manos vārdos, un tikai manos vārdos, un tas ir mirklis, kas pieder tev. Tā ir maza daļiņa no tavas dzīves. Un šobrīd iekārtojies ērti, nav svarīgi, vai tu esi birojā savā darba krēslā, vai tu esi mājās savā mīļākajā krēslā, vai varbūt tu mīli atlaisties meditācijas laikā. Bet tam ir jābūt tādam miera stāvoklim, kurā tu jūties komfortabli. Pavaicā savam ķermenim, savam garam, kā es šobrīd jūtos, vai man ir ērti, vai man nekur nespiež. Un sāc elpot, izjūti savu elpu, dziļi ieelpa un dziļi izelpa. Un tā kādas 3-4 reizes, līdz tu sakonektējies ar sevi. Tas brīdis, kad tu esi kontaktā ar sevi, tu vienkārši to jūti. Un iespējams tev ir sajūta, ka tavs ķermenis ir nedaudz bezsvara stāvoklī. Ir tāda laba, patīkama sajūta. Un turpini elpot un klausies manā balsī un tikai manā balsī. Atlaid visas domas. Ja domas pie tevis nāk, iedomājies, ka tās ir kā lieli baloni, kas lido gaisā ap tevi. Vienkārši pamani tās. Tas ir normāli, ka tās ir. Tas ir normāli, ja tev neizdodas ar pirmo reizi, otro reizi. Reizēm nav viegli atrast ceļu pie sevis, sacentrēties un izbaudīt šo mirkli. Un lai kas arī šobrīd tavā dzīvē nenotiktu, varbūt ir lietas, kuras tu gribētu labāk, jebkurā gadījumā arī tās beigsies, tāpat kā šis mirklis beigsies, un sāksies kaut kas pilnīgi jauns. Un ar šīs meditācijas palīdzību tu spēj mainīt virzienu sev pozitīvā veidā, jo katrs mirklis, ko tu pavadi ar sevi, tas tevi vairāk ved pie tavas apzinātības.
pie atbildības uzņemšanās pār savu dzīvi, pie tuvības ar sevi, pie sevis iemīlēšanas, pie sevis pieņemšanas. Un tas ir iespējams. Izmaiņas ir iespējamas. Un pēc šīs meditācijas tu noteikti jutīsies daudz, daudz labāk. Tu sajutīsies daudz sievišķīgāka, patiesāka, autentiskāka. Iestāsies dziļāks miers un pieņemšana uz visu, kas notiek. Un šobrīd uztais atkal 3 dziļas ieelpas, izelpas. Vēlreiz un vēlreiz atgriezies šeit un tagad mirklī. Un šobrīd sajūti savus matus visā to garumā. Sajūti savas acis, skropstus. Sajūti savu degunu. Sajūti vaigu kaulus, atbrīvo žokli. Sajūti savas ausu ļipiņas. Sajūti savu kaklu. Sajūti savus plecus. Sajūti labo roku visā tās garumā. Pirkstus. Sajūti savu kreiso roku visā tās garumā. Kreisās rokas pirkstus. Sajūti, kā asins cirkulē caur tavu ķermeni. Sajūti savu dzīvību. Sajūti savas krūtis. Sajūti savu vēderu, nabu. Sajūti savus sānus. Muguru visā tās garumā. Sajūti šo dzīvību, kas cirkulē tevī. Sajūti savus gurnus. Sajūti augšstilbus no priekšpuses un no aizmugures. Sajūti savu labo ceļgalu. Sajūti savu kreiso ceļgalu. Sajūti savus apakšstilbus no priekšas, no aizmugures. Sajūti potītes. Sajūti abas savas kājas pēdas, kājas pirkstus. Sajūti savu labo kāju visā tās garumā. Sajūti savu kreiso kāju visā tās garumā. Un šobrīd sajūti visu savu ķermeņa ādu vienlaicīgi. Tāds interesants moments. Tev ir tavs ķermenis. Vesels ķermenis. Sūti tam pateicību par to, ka tas kalpo tev tik ilgi.
Un uztais 3 dziļas ielpas, izelpas šajā mirklī, pateicībā par savu ķermeni, par savu skaisto ķermeni, par kuru tu katru dienu rūpējies, kurš strādā tavā labā. Un šajā momentā iedomājies, ka caur galvas augšējo daļu tevī ieplūst gaisma, silta, maiga gaisma. Tā var būt gaišās krāsās, balta, dzeltena, vai varbūt tev nāk prātā pilnīgi cita krāsa. Ļaujies un sajūt, kā tā ietilpst visā tavā ķermenī, pavisam maigi ieplūst. Tāda silta masāža no iekšpuses, gaisma. Un šajā momentā, kad tev ieplūst šī gaisma, tu pilnīgi jūti, kā no tevis iziet tas, kas tev jau sen nav vajadzīgs. Bailes, šaubas, neticība, aizvainojumi, nepiedošanas. Iedomājies, ja tu sevi šobrīd redzētu no malas, tad tu redzētu, kā tas viss izplēna ar tumšiem dūmiem no tava ķermeņa. Un tevī paliek gaišums, un tu pateicībā to visu palaidi, jo tu apzinies, ka tev tas vairs nekalpo. Tas vairs nav par tevi. Ar šo meditāciju, ar šo mazo mirkli tu jau maini savu dzīvi. Tu jau pietuvojies tai sevis versijai, ko tu jau pazīsti. Un kurai tu vēlies pietuvoties. Un iedomājies, kā šī gaisma ienes tevī dzīvību, ticību, prieku, dzīves prieku, mīlestību pret sevi, pret citiem, pret pasauli. Dzīve ir tik brīnišķīgi skaista, un tu esi skaista. Es esmu skaista. Pasaki to šoreiz sev tā pa īstam. Es esmu skaista. Jā, tu esi skaista. Un tu esi skaista tieši tāda, kāda tu esi. Šeit un tagad. Tev nekas nav jādara. Tu jau esi unikāla. Tu jau esi brīnums, ko ir radījis radītājs. Un tu esi vajadzīgs šai pasaulē, dzirdi? Tu dari brīnišķīgas lietas. Jā, varbūt reizē mums kaut kas nesanāk, bet tas nemaina mūsu vērtību, vai ne? Tu esi brīnišķīga tieši tāda, kāda tu esi. Un šobrīd koncentrējies uz savu sirds centru. Uztaisīja dziļu ielpu, izelpu caur savu sirdi un iedomājies savu skaisto, lielo, drosmīgo sirdi. Iedomājies, ka tu redzētu viņu tādā tā kā 3D formātā un sūti viņai šobrīd milzīgu mīlestību par to, ka viņa tev kalpo, pateicību. Paldies! Sūti viņai mīlestību par visu, ko viņa ir piedzīvojusi. Sāpes, pārdarījumus. Iedomājies, ka viņa ir kā tava labākā draudzene, kuru tu šajā momentā atbalsti, samīļo.
Iedomājies, kā tu apskauj savu sirdi. Sirds ir tā, kas ved tevi tur, kur tev ir jānonāk. Un nevienmēr mēs viņu dzirdam, nevienmēr mēs viņu gribam sadzirdēt. Cik bieži mēs ignorējam, jo prāts saka ko citu. Tādēļ šajā momentā pasaki viņai paldies, ka viņa ir palīdzējusi tev sasniegt tavus trakākos sapņus, tavas lielākās ieceres, jo prāts to nespēja, tikai sirds spēja tevi vest pareizajā virzienā. Mana mīļā sirds, paldies, ka tu man kalpo. Paldies, ka tu runā ar mani. Paldies, ka tu nenovērsies no manis pat tad, kad es no tevis novēršos. Un sajūt šo tuvības mirkli ar savu, varētu teikt, pat ceļvedi uz tavu skaisto dzīvi, uz tavu sapņu dzīvi. Iespējams, jau tev šobrīd ir sapņu dzīve. Brīnišķīgi. Bez sirds tu to nevarēji. Tad sūti viņai milzīgu pateicību un šobrīd ļaujies emocijām. Reizēm ir kaut kas jāpalaiž, lai atnāktu kaut kas jauns. Ļaujies emocijām. Pateicības, mīlestības emocijām, aizkustinājumu emocijām. Un šobrīd iedomājies, kā tavā sirdī uzzied zieds. Pats skaistākais zieds, kādu tu vien šobrīd varētu iedomāties. Un atļauj sev just. Iespējams, tu jau kādu ilgāku laiku neesi ļāvis sev just. Atļauj sev just šajā mirklī. Šeit nav neviena, neviens tevi neredz. Tu esi ar sevi. Jūti, mīļā jūti, lai kas tas arī būtu. Lai kas tas arī būtu priekš tevis. Un iedomājies, kā tavā sirdī uzplauk šis brīnišķīgais zieds pavisam lēnām. Iedomājies, kā tev ir iespēja redzēt, kā palēninājumā vai pātrinājumā šis zieds atveras. Līdz ar šo ziedu sajūti, kā ir dzīvot ar atvērtu sirdi. Kā tas ir pa īstam just. Kas mainās tevī? Sajūti šī zieda smaržu. Kas tā varētu būt par smaržu? Uztaisi dziļu ieelpu, izelpu un ielaid šo smaržu sevī savās šūnās, lai tā paliek uz ilgāku laiku tevī. Un vienmēr, kad tu gribēsi atvērties un būt šajā sajūtā, kad tu esi ar atvērtu sirdi, atceries šo aromātu, kā tas smaržo, kā tas piepilda tavus elpceļus. Un šajā brīdī, kad tava sirds ir atvērta, ja tu iedomājies, ko tu dzirdi, kas tā ir pa skaņu vai melodiju. Varbūt tā ir jūras šalkoņa, varbūt tā ir meža skaņa, varbūt tas ir saulēkts ar putnu dziesmām, vai tā ir kāda tev tuva melodija. Sadzirdi šo skaņu, kas simbolizē tavas sirds atvērtību.
Es esmu atvērta. Es esmu atvērta pasaulei. Es esmu atvērta skaistiem notikumiem savā dzīvē. Un tagad iedomājies, ja šajā brīdī tev ir jāsajūt ar tausti kaut kas. Kas tas būtu? Vai tas ir maigs zīds, kam tu šobrīd gribētu pieskarties? Vai tās ir rožu ziedlapiņas? Kas tas ir priekš tevis, kas asociē tev šo sajūtu ar tausti? Un ja tu iedomājies, ka tev šobrīd būtu kaut kas jāpagaršo, jāuzliek uz savām garšas kārpiņām, kas tas būtu? Vai tas ir kāds gards deserts, vai tā ir šokolāde, vai tā ir sulīga zemene, vai mango? Kā garšo šis sirds atvērtības mirklis? Un tagad mēģini sajust visas šīs maņas vienlaicīgi. Skaņu, smaržu, garšu, tausti. Kāds ir šis mirklis, ja tu saliec visas maņas kopā? Un izbaudi šo mirkli, šo sirds atvērtību. Tava sirds zied. Un šajā brīdī, ja tev būtu jāiedomājas viens mīļš cilvēks, kāds cilvēks, iespējams, tu viņu sen neesi satikusi. Tas var būt jebkurš, kurš tev šobrīd nāk prātā. Bet tas ir kāds ļoti tuvs un mīļš cilvēks tev, pret kuru tev ir siltas jūtas, mīlestība. Iedomājies, kā šis cilvēks stāv tavā priekšā, un tu stāvi viņa priekšā ar atvērtu sirdi. Kas ir tas, ko tu viņam šobrīd teiktu? Iespējams, agrāk tu nevarēji viņam to pateikt. Kas tas būtu, ko tu teiktu šim cilvēkam? Ieskaties šī cilvēka acīs. Acis ir dvēseles spogulis. Ko tās tev saka? Un ko šis cilvēks tev atbild? Varbūt ar vārdiem, varbūt vienkārši ar sajūtām. Un, ja tu esi gatava, tad apskauj šo cilvēku cieši, cieši. No savas sirds uz viņa sirdi. Brīnišķīgi. Šobrīd jau lēnām tu vari atvadīties no šī cilvēka. Šis cilvēks izgaist un sajūti, kā tu esi relaksēta, mierīga, laimīga. Kā tas ir, kad tu esi laimīga? Un šobrīd iedomājies, ka tev rokās ir viena sēkliņa. Vari paskatīties uz šo sēkliņu domās. Un skatoties uz šo sēkliņu, iedomājies, ka tā ir iespējams pēdējā tava sēkliņa, un tu nekad nezini, vai tev vēl kādreiz būs šāda iespēja. Un ja tev būtu jānosauc vārdā, kas ir šī sēkliņa priekš tevis? Kas tev šobrīd dzīvē ir pats svarīgākais?
Nodefinē šo sēkliņu, kas tā ir priekš tevis. Un šobrīd fiziski pieliec šo sēkliņu ar plaukstu pie tās ķermeņa daļas, kur tu gribētu šo sēkliņu iestādīt. Iesēt šo mazo, mazo sēkliņu, kas tev ir tik ļoti mīļa un svarīga. Pieliec, piemēram, roku pie krūtīm vai citas ķermeņa daļas. Un ar mīlestību un šo gaišo gaismu iedomājies, kā šī sēkliņa iesakņojas. Tu pilnīgi redzi pātrinājumā, kā šī sēkliņa iesakņojas. Un tas tev rada drošības sajūtu. Ka tu zini, ka šī sēkliņa izaugs liela un nesīs augļus tev vēlāk. Un šobrīd atkal noliec roku gar sāniem un iedomājies tādu bērnības prieku, svētlaimi, sajūsmu, kaut kas brīnišķīgs ir noticis savā dzīvē. Tu skrien, tu lēkā, tu priecājies, tev ir šī brīvība, prieks. Un iedomājies, kā tu esi jūras malā vai okeāna malā ar plati izplastām rokām, un tev gribas kliegt aiz laimes. Dzīve ir tik skaista. Neatkarīgi, kas notiek tavā dzīvē, tā ir tik skaista, tā ir pārsteigumu un piedzīvojumu pilna, mācību, pieredžu pilna. Un izbauda šo te sajūtu, un pēkšņi tu jūti, kā no debesīm nāk maigs, silts lietutiņš. Un tas tevi ļoti iepriecina. Un tu izbaudi šīs lietus lāses, un tu zini, ka tava sēkliņa augs lielāka. Un šobrīd iedomājies, kā viss tavs ķermenis ir skaistos ziedos. Tavs ķermenis ir auglīgs, tu esi radošs, tu spēj radīt. Tu esi radītāja. Tikai tavos spēkos ir radīt. Un iedomājies, kā tavs ķermenis zied, tava dvēsele zied, tava sirds zied, tava iekšējie orgāni zied. Tu esi pilna dzīvības, tu esi pilna enerģijas. Tu vari savā dzīvē tik daudz. Iekodē šo brīnišķīgo sajūtu, ka tu esi pilna enerģijas, pilna mīlestības, pilna pateicības. Un šobrīd pieliec abas rokas pie savas sirds, pie krūtīm. Pasaki sev paldies par visu savu dzīvi, par visu savu mīlestību, par visām savām izvēlēm. Tās visas ir bijušas pareizas, jo izdarītas konkrētajā brīdī. Paldies, paldies, paldies! Un šajā pateicības mirklī arī es tev teikšu paldies par šo mirkli, par uzticību, par ļaušanos, par to, ka tu esi, par to, ka tu ļāvies šim brīnišķīgajam momentam. Lai tev no sirds izdodas tas, ko tu visvairāk dzīvē vēlies, tas, kurp tu gribi doties. Un nekad neaizmirsti, cik tu esi brīnišķīga un cik ļoti tu esi vajadzīga šai pasaulē. Paldies, paldies, paldies!